Sveiki, skatītāji! Paldies par skatījumiem, laikiem, komentāriem. Šodien jūs atvedu pastaigāt pa pilsētiņu Pističi. Un, kamēr jūs baudat šo skaisto pilsētiņu, arī nedaudz parunāt. Un šodien mēs parunāsim par atbalsta programmām. Pats stipri daudz atbalsta programmās piedalījies neesmu. Piedalījies esmu nedaudz, un par to es arī šodien nedaudz pastāstīšu. Itālijā ir pieejamas atbalsta programmas. Īpašuma iegādei, renovācijai, energoefektivitātes uzlabošanai, saules paneļu uzstādīšanai, bet ir nianses. Būtiskākā nianse šajās atbalsta programmās, grantos, ir atbilstība noteiktiem kritērijiem, tas ir viens. Un otrs, šeit patīk piešķirt naudu tad, kad nauda ir samaksāta, darbi ir veikti atbilstoši būvprojekta dokumentācijai. Pēc šo darbu veikšanas, visu nepieciešamo dokumentu sagatavošanas, viņus sniedz atbalsta piešķirējam, viņš dokumentus izskata, un ja viss atbilst, tad tiek piešķirts noteikts atbalsts. Taču pārsvarā gadījumu atbalsts nav 100%, kompensē tikai daļu no ieguldījumiem, bet katrā pašvaldībā un katrā projektā ir savi nosacījumi. Konkrēti es esmu saskāries pasūtot logus un durvis. Komersants man pats piedāvāja atbalsta programmu, proti atbalsta programma izpaudās tā, ka ja veic ēkas energoefektivitātes uzlabošanu, komersants var darbiem, materiāliem šiem te piemērot samazināto PVN likmi, jo darbi ir veikti konkrētas ēkas energoefektivitātes uzlabošanai. Manā gadījumā summas nebija lielas, bet jebkura naudiņa, ko var ietaupīt, ir vērtīga, un šo ietaupīto naudu var novirzīt citiem nepieciešamajiem steidzamajiem remontdarbiem. Tāpat ir arī ar saules paneļiem. Šobrīd var saņemt līdzfinansējumu pēc saules paneļu uzstādīšanas, nodošanas eksploatācijā, iesniedzot visus dokumentus. Protams, darbus jāveic komersantam, kas ir licencēts komersants, kam ir tiesības šādus darbus veikt. Un pēc darbu veikšanas, sakārtojot attiecīgu dokumentāciju, iesniedz atbalsta piešķirējam, viņš izskata, un ja viss atbilst, tad atbalstu piešķir. Bet, ņemot vērā, kā es jau iepriekš stāstīju par Itālijas procesiem, izskatīšana aizņem ļoti ilgu laiku, līdz pat vairākiem gadiem. Pašā sākumā, kad piešķira finansējumu saules paneļiem, protams, tas ir tikai mans viedoklis, ja kādam ir kaut kāda cita informācija, rakstiet komentāros. Komersanti piedāvāja pasūtītājiem samaksāt tikai līdzfinansējuma daļu, to daļu, ko piešķīra atbalsta programma. Saules paneļu komersants nepieprasīja, pateica, ka šo te finansējumu samaksās viņam valsts vai pašvaldība, kā nu kurā grantā tur bija, bet komersanti saskārās ar būtisku niansi. Saules paneļus viņi uzstādīja, daļu no izmaksām saņēma, taču atbalsta sniedzēja naudiņas aizkavējās uz vairākiem gadiem, un ne visi komersanti bija spējīgi pie šādiem nosacījumiem strādāt un gaidīt nopelnīto naudiņu vairāku gadu garumā. Daudzi komersanti
šādā veidā bankrotēja. Tāpēc tagad ir praksīta, ka atbalsts ir, bet, lai viņu saņemtu, darbiem jābūt veiktiem 100% apmērā, ir jāveic visi norēķini un tikai pēc tam, iesniedzot un izstrādāt attiecīgus dokumentus, var pretendēt uz grantu un saņemt atpakaļ kaut kādu procentu un ieguldītajām summām. Bet, ņemot vērā, kā Itālijā notiek procesi, es negarantētu, ka visi pretendenti, kas iesniegs dokumentus, saņems šo te finansējumu. Tāpēc, ka ir dažādas nianses, vērtē ēkas, atbilstību projektam un tā tālāk. Un ja māja būvēta jau diezgan sen un īsti projekts nav saglabājies, tad var sanākt tā, ka jaunais īpašnieks saskarās ar būtiskām niansēm. Proti, sagatavojot dokumentāciju par saules paneļiem un iesniedzot pašvaldībā, pašvaldība pārbaudīs dokumentus pēc saviem arhīviem, un tur var sanākt tā, ka, teiksim, ēka neatbilst projektam, ir kaut kāda patoļīga būvniecība. Protams, tas ir tikai mans personīgais viedoklis, bet pērkot ēku, kurai jums uz rokām netiek iedota projekta dokumentācija un kuru mākleris pašvaldībā nav pieprasījis un nav pārbaudījis, tiešām var būt visādas situācijas. Savā laikā uz būvniecību Itālijā noteikti skatījās daudz vienkāršāk. Iespējams, varbūt variants, kad māja bija vienstāvīga, pēc projekta bija vienstāvīga, ar laiku kaut kad uzbūvēja otro stāvu, varbūt trešo, varbūt izbūvēja jumta terasi, un šādu dokumentu pašvaldībā nav. Nav ne būvatļaujas, ne projekta, bet realitātē un dabā māja ir, viņu eksploatē, un kamēr neviens nekādus dokumentus pašvaldībā nesniedz un no pašvaldības neko neprasa, tikmēr arī neviens neiet neko pārbaudīt. Bet, iespējams, var sanākt tāda situācija, ka persona nopirkusi šādu māju, kas pēc projekta ir vienstāvīga, faktiski dabā tur ir 3 stāvi, viņš to nezina, uzskata, ka būve ir leģitīma, izbūvē saules paneļus, samaksā komersantam, veiksmīgi sagatavo dokumentus, starp citu arī par dokumentu sagatavošanu būs jau kaut kāda naudiņa jāmaksā. Iesniedz dokumentus pašvaldībā, gaida gadu, 2 un iespējams var saņemt atteikumu. Proti, pašvaldība izvērtēs, ka jums taču ir vienstāva māja, kur jūs uzbūvēsiet tos saules paneļus, jums taču ir plakanais jumts. Īpašnieks pateiks, nē, man ir 3 stāvu māja. Atnāks pašvaldība, apsekos, pārbaudīs, ieraudzīs dabā. Jā, ir 3 stāvu māja, taču pēc projekta dokumentācijas mājai drīkst būt tikai 1 stāvs. Nu tad sāksies epopeja ar šīs ēkas legalizēšanu. Proti, vai no ēka tiek atjaunota kā vienstāvīga ēka, demontēti 2 stāvi. Droši vien praksē to neviens nedara, bet visticamāk tiks gatavota jauna projekta dokumentācija 3-stāvīgai ēkai. Tā kā paši varat iedomāties, cik tas ir sarežģīti, cik tas ir dārgi. Tā kā vēlreiz vēršu uzmanību pirms nekustamā īpašuma iegādes rūpīgi izvērtēt dokumentāciju. Vai tiešām tas, kas ir dabā, tas atbilst mājas projekta dokumentācijai. Jā, protams, pašvaldība to pārbauda, notārs to pārbauda, bet, kā es saku, dubults neplīst. Īsumā par atbalsta programmām, protams, internetā atradīsiet, viņas ir daudz dažādās pašvaldībās. Mazās pašvaldībās ir tā, kad piedāvā grantu ģimenēm, kuras pārceļās uz dzīvi pašvaldībā, piedāvā daļēji kompensēt nekustamā īpašuma iegādi un būvniecības izmaksas. Bet, kā es arī teicu, vispirms tas ir jāveic, māja ir jāiegādājas, nauda ir jāiegulda un tikai tad var pretendēt uz naudas saņemšanu atpakaļ. Par cik vēl ir brīdis man ar jums parunāt, nedaudz parunāšu par nekustamā īpašuma izsolēm. Tāpat kā Latvijā, arī Itālijā ir nekustamā īpašuma izsoles. Šis pasākums jau Itālijā ir sen, ir diezgan attīstīts, ir attiecīgas mājaslapas,
kurās ir uzskatām informācija. Latvijā problēma ar izsolēm, nezinu, kā ir tagad, agrāk bija problēma, ka dzīvoklis vai māja pat tiek pārdota izsolē, fotogrāfijas ir pieejamas tikai no nekustamā īpašuma ārpuses. Tāpēc, ka iekšā dzīvo iepriekšējais īpašnieks, nevienu viņš īpašumā neielaiž un fotogrāfijas sagatavot nav iespējams. Un Latvijā sanāca tā, kad pirka kaķa maisā, nopirka īpašumu ar veco iedzīvotāju vai ar kaut kādiem veciem īrniekiem, ar kuriem bija jācīnās, lai viņus dabūtu ārā, un finālā tu pirki izsolē īpašumu, kuru iekšā tu pat neesi redzējis. Un ienākot savā īpašumā, bija dažādi pārsteigumi. Proti, iekšā varēja nebūt durvju, starp istabām, varēja arī nebūt sāntehnikas, bieži vien pat arī bija logi demontēti, ja pakešu logi bija stāvējuši, lamināts, linolejs, parkets un tā tālāk. Itālijā situācija ir nedaudz savādāka. Izsoles īpašumiem ir pieejams fotogrāfijas, apraksts, informācija, tehniskie rakstura lielumi, inženieris ir apsakojis šo īpašumu un ir uzrakstījis savu slēdzienu. Ar izsoles akta, izsoles akta, bet ar izsoles nosacījumiem un objekta aprakstu var iepazīties mājaslapā. Tur ir ļoti sīki, smalki izklāstīta informācija par nekustamo īpašumu. Kā arī var redzēt, kurā periodā izsolē piedalās īpašums. Tas ir pirmreizējs, vai viņš jau tiek izsolīts izsolē vairākus gadus. Bet tāpat kā Latvijā, šeit arī ir būtiskā nianse, ka nekustamo īpašumu iegādājoties izsolē, iespējams, tur var atrasties vēl iepriekšēji iedzīvotāji. Vai nu iepriekšējais īpašnieks, vai īrnieki. Jā, Itālijā likums ir sakārtots. Ar šiem iepriekšējiem īpašniekiem var ļoti labi tikt galā, piesaistot attiecīgas amatpersonas un policiju. Bet persona, ejot prom no šī īpašuma, var paņemt līdzi ne tikai savas mantas, bet arī dzīvokļa aprīkojumu. Podus, bidē, flīzes, kaut kādus dārgākus maisītājus. Praksē tas ir bijis, man ar to nav bijusi saskara, taču es esmu skatījies, sekojis citiem, kas Itālijā ir iegādājušies īpašumus izsolēs, un tur ir bijis visādi. Vairāku gadu garumā, kamēr šis īpašums tika atbrīvots no iepriekšējiem iedzīvotājiem, un pēc tam arī bija īpašniekam vilšanās, ka īpašums nebija galīgi ne tādā stāvoklī un kārtībā, kādas bija fotogrāfijas. Un viņam bija nepieciešami būtiski remontdarbi, lai atjaunotu īpašumu un viņš būtu gatavs dzīvošanai. Tā kā ar izsolēm arī esiet prātīgi, ir dažādas nianses, var būt lieli un neparedzami ieguldījumi. Bet katrs pats skatās, izvērtē, kas viņam ir piemērots, kas viņam ir derīgs, kas nav derīgs. Es tikai dalos ar tām zināšanām, kas man ir, un vēršu uzmanību, esiet prātīgi, iegādājoties nekustamo īpašumu Itālijā. Ir visādas nianses. Tā kā principā īsumā par atbalsta programmām un izsolēm man būtu viss. Ja vēlaties sīkāku informāciju, rakstiet komentāros, sagatavošu detalizētāku informāciju ar izdrukām printskrīniem no attiecīgajām mājaslapām un runāsim par šo tēmu daudz sīkāk. Paldies par skatījumiem, laikiem, gaidu jūsu komentārus. Un paldies par burvīgo pastaigu. Nu jau tradicionālo brīvdienu pastaigu kopā ar mani. Nebija lietus, tāpēc izdevās uzfilmēt šo jauko patīkamo video. Lai laba baudīšana un jauka diena. Paldies un atā!